Sveicināti visiem, kas mūs klausās un kas mūs skatās. Šis ir podcasts Praidījums. Jā, ir jauna sezona. Mēs izdomājam, tagad beidzot mums ir kaut kāda regularitāte, un tāpēc mēs varam arī teikt, ka ir sezonas, un šī ir sezonas sākuma pirmā epizode. Man sauc Elingeida, bet es jau kādu laiku mēs neesam viena pati, bet te ir arī Anastasija Laizāna. Čau, Anastasija. Čau, Elīna. Bet mēs neesam tikai divatā šodien. Mēs neesam divatā, mēs nekad neesam divatā, un varbūt arī nevajag ierakstīt podcastu divatā. Jā, bet mums ir lielisks viesis, un Anastasija veic īpašu izpēti. Mēs sapratām, ka ir ļoti daudz dažādu titulu un kā to vēl sauc, profesiju šim cilvēkam. Profesiju vai asociāciju. Asociācija, jā. Bet pirms tam, kāpēc raidījums? Kāpēc raidījums notiek? Vispār, jā, starp citu, ļoti svarīga lieta, kas mums vienmēr jāpasaka, jo šis podcasts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies SIFam un paldies budžeta līdzekļiem valsts. Paldies! Jā. Bet jā, atgriežoties pie mūsu viesi, teikšu, ļoti daudz dažādu titulu. Mēs varētu taisīt sacensību, kurai beidzas tā zaudē. Jā. Nu, viena lieta - digitāla satura veidotājs. YouTuberis. Jā. Podkāstu veidotājs. Puisis, kurš satricināja Saimu. Jā. Vīrs, kas lauku darbus nebaidās. Uzņēmējs. Drāgvīna, drāgmākslinieks. Pilsētnieks. Man sāk jau beigties. Bet, man liekas, viss svarīgākais, kā arī viņš sev ir nodēvējis pirmā sieviete Latvijā. Un tas, es domāju, jau ir atslēgas. Tev bija vēl kāds? Man bija. Saki, tu vienai. Gada ietekmelis. Kas nebija 2024. Vai kurš gads tas bija? Tu nevari prasīt, mēs neesam viņu pieteikušas vēl. Nu labi. Bet jā, gada ietekmelis, bet galvenokārt pirmā sieviete Latvijā. Un tas, protams, ir viens cits kā Rojs Rodžers Linkevičs. Labdien, beidzot es varu runāt. Beidzot es esmu šajā podkastā. Es esmu introdūsots normāli. Ietekmelis ir drausmīgs vārds. Vienkārši viņi ienīst mūs. Viņi mūs ienīst. Viņi mūs ienīst. Kas ir viņi? Es nezinu. Lielais brālis. The others. Tāpēc es izmantoju to korekto digitālā satura veidotājs. Tu esi? Es esmu īstenībā visu laikam no tām nosauktajām lietām, un es arī, man liekas, ChatGPT toreiz prasīju par to savu Instagram profilu, lai viņš pastāst par mani, un, nevar baigi pateikt pēc tiem postiem, ar laikam, ko es nodarbojos arī no mākslīgā intelekta viedokļa puses. Bet es vienmēr tā kā uzskatu, ka, kā galdam ir 4 kājas, uz kurām, jau ir stabili jāstāv. Jā. Tad dzīvē jau tā ir, man varbūt ir vienkārši kaut 16 kājas. 16 kājas. Jā, tas, man liekas, arī tagad arī tā kā režisors, dejotājs, tu dziedi? Es tiešām nedziedu. Tas labi, laikam, jā? Tas ir labi, es tieši domājot par jums apkārtējiem nedziedu. Jā, tāda labestības akcija savā ziņā, labdarības. Jā, sociālā līdzatbildība. Jā. Bet tu tagad esi arī tādos ļoti lielos mēģinājumu procesos aizņems cilvēks. Kas tev tagad aizņem vairāk tev laika? Ja mums ir nojausma, ka kaut kas šobrīd notiek. Jā, man ir tā sagadījies, ka tieši šo podcastu ierakstu man ir sagadījies tāds ļoti aktīvs gatavošanās process. Paldies, ka tu atbrīvēji mums laiku. Jā, man vajadzēja smagi strādāt, lai atrastu laiku vispār šeit atrasties. Sabiedrība grafiks, jā, es šobrīd gatavojos savam lielajam uzvedumam palādījumā ar 80 cilvēku komandu, kurš interesē, ar ko tas beigsies. 80 cilvēki? Vai 90? Mēs esam šausmīgi daudz cilvēku iesaistīti. Viņiem maksā? Es neuzreiz pirmajā podkāstā 5 minūtēs. Es vienkārši domāju, es nemaksātu tik daudz cilvēkiem. Es pabrīdināju, ka rēķinamies ar minimālo samaksu, kādu vien varētu būt. Un dažiem varbūt būs vienkārši skūpsts uz vaigu. Kā paldies par šo, bet noteikti daudziem cilvēkiem tiek maksāts ļoti tāds budžetīgs tas pasākums, līdz ar to vitāli svarīgi tas, lai cilvēki pērka biļetes. Man ir jau, es esmu nopirkusi, bet nopirku vienu.
par svarīgu. Okay. Bet mēģini iesmērēt vēl kādu. Nē, es iesmērēju jau dažiem. Man ir jau kompaņoni ļoti vairāk. Bet mums jau arī tagad to plāni, kā mēs varam tos plakātus izplatīt pa visu Latviju, tā ka drīzumā viņi dosies uz Latgali. Zinu, ka arī dažādās Rīgas vietās pierīgas un tā, ka vēl ir laiks, bet mēs vēl aizvien neesam atklājuši. Izrādi. Uzvedums. Mēs viņu, nevar saprast, kā viņi sauc izrādi ir Instagramā, bet tas ir tā estētiskās puses, nebūtu smuki punkts uzvedums, tas vienkārši nesmuki izskatās, manuprāt. Tas ir uzvedums, tas ir iestudējums, tas ir drag performances, kas kopā veido, manuprāt, ļoti skaistu un brīnišķīgu stāstu. Un tipiski tev tam arī ir kaut kāds 16 nosaukums šai izrādē. Tu teici, tā kā šis ir performance, šis ir uzvedums, šis ir viss kopā. Ļoti labi. Bet man pašai šķiet, ka visi jau zina par šo izrādi. Vismaz manā burbulī. Vismaz mūsu burbulī, jā, noteikti. Tāpat kā visi zina, kas tu esi. Manuprāt, arī, man liekas, tas nav noslēpums daudziem cilvēkiem. Bet es tieši, gatavoties šim, es domāju, kā tu vispār izdomāji nodarboties ar drag? Kurā brīdī notika tas? Kurā? Jā, aizsākumu. Aizsākumu? Jā, kad tu kļuvi par drag queenu. Es nezinu, tas bija kaut kāds 16 gadu vecumā, kad man sākās vienkārši kaut kāda interese par apģērbu, par modi un tā tālāk. Pareizi, mums bija arī stilists. Jā, arī viens no, šis ir ļoti interesants tituls man. Es nekad, man liekas, neesmu bijis stilists, nekad nevienam arī neesmu teicis, prezentējis sevi kā stilistu. Tas ir izdomājums. Šādas pakalpojumus nesniedz. Portāli zina, ko tik viņi nezina. Droši vien vairāk nekā tu pats par sevi. Jā, viena no mīļākajām lietām, ko es portālā izlasīju par sevi, bija Rojas mācās tur, un par savu nākotni īsti nedomā. Mēs visi esam mazliet roizdaži. Jā, ielika man tādā labākajā gaismā. Bet bieži vien pēc tam viss tas raksta par to, kā tu īstenībā domā par savu nākotni, bet tur es vienā brīdī pateicu, bet es daudz par to nedomāju. Tad tas ir tā kā nosaukumā. Bet atgriežoties pie tavas pirmās performances, tu teici, ka tu interesējies par modi, par stilu. Kāpēc to sāku darīt? Kāpēc tā, labs jautājums. Kāds jūtos tāds, es gribēju kaut kā... Nē, es nezinu. Es īstenībā nezinu. Es vienkārši gribēju to darīt, jo tas apvienoja ļoti daudz manus hobijus un intereses, kas ir tiešām, mode un tā kā skatuves māksla un tur matu make-ups un tas viss. Es esmu ļoti radošs cilvēks, man ļoti patīk ar rokām visu kaut ko veidot. Un, man liekas, drag māksla ir ļoti sarežģīta no tās tehniskās un no tās radošās puses ar visu tērpšūšanu un tas viss, un kā ievedot plasmas parūks. Un man šīs tēmas interesēja, un tad vienā brīdī es vienkārši sāku to likt sev virsū un prezentēt sevi tā. Es zinu to, ka tad, kad es sāku to darīt, Latvija bija laikam homofobiskākā valsts, tajās Eiropas attīstītajās valstīs. Un es tā dragāju pa ielu, pa Vecrīgas tā gāju, pa visiem klubiem. Es pat negāju uz geju klubiem. Man pirmais klubs bija Kojot, kur mēs tusējām. Un man ļoti patīk tas, kā es iztos. Smara pišķiņ. Vieglas uzvedības, meitene, jā, noteikti viennozīmīgi. Vienmēr kaut kādiem, tur vienmēr vipā dzēru, nes savus dzērienus. Tiešām nav brīnums, kāpēc es sazāļojos vienreiz, jo kaut tas šampāniešu glāze noteikti bija meitenei domāta. Es jau viņu sāku dzert. Pazaudēt vienā naktī telefonu. Tur ir vēl viena labdarības akcija. Jā, tiešām glābi sievietes visā Latvijā. Es nezinu, tas bija laikam, vienkārši gribēju. Es vienkārši gribēju. Un tāda performance vai tava pirmā uzstāšanās, tu atceries to publiku, kur tu biji, kur tu uzstājies? Jā, es atceros, tas bija šitajā top klubā. Tas bija 2000, nezinu, man Instagramā ir tas video, kur ir tas, man ir tas video ar to video, kur es esmu tajā pirmajā reizē. Paga video ar to video. Tur ir video, kur iet gadskaitļi, un tur ir tā pirmā reize, kad es biju, un man liekas, Baltic Pride vēl lika storijas, tur ir video no Baltic Pride storija, blablabla. Man tā liekas, jūs gan jau, ka bijāt, atvainojiet šeit dzīvā auditorija. Pirmā reize ar vienu cilvēku. Tas tik daudz, cik ir gatavi nākt. Jā, mums tur bija tēma kaut kāds kā LED gaismas šovu. Visiem bija jāizdomā kaut kas ar gaismas šoviem. Man bija tur tāda viena, K-pop dziesma un tas viss. Un tur tos LED svārks un tas viss. Un, tāds spēcīgi pirmā performance diezgan. Es nekaunos no viņas vispār. Necik. Nav tā, kas bija redzējuši. Jūs atceros, bija top klubā un bija kaut kāda saistībā ar Praidu un mēs sēdējām
kaut kādā VIP vietā. Jums bija galdiņš, Baltika Pride komandai Jā, tad es redzēju. Tu biji pirmā reize Latvijā pirmsākumos, tu biji klātesoša. Es pat īsti nezinu, ko piebilst, bet iespaidīgi. Iespaidīgi, jā. Nu, forši, kā bija pirmo reizi? Bija ok? Tev iepatikās? Vai tev besīja? Es ļoti smuku, Sašu ļoti smuku, es kaut kādas tur Es neatceros. Skārtībā top klubu rati, kurš atcerās. Jā. Un, labi, īstenībā, zin kā, es vienmēr esmu baidies to, ka, ja šitos skatās kāds homofobs, šī ir vērtīga informācija viņam, es vienmēr esmu domājis par tā kā dragmāks, tā, ka, ja nu kāds kādreiz iekomentē to tā kā, nu skaidrs tā kā, puisis nemāk īsti dziedāt, nemāk īsti līdz galam dejot, nemāk to, un drag tā kā, nu, ķipa zini, amatieris visās jomās, kaut ko viņš māk, ķipa, un tāpēc ir tā drag māksla. Tas ir tāds ļoti tāds slikts skatījums uz to drag kultūru. Es ceru to, ka neviens homofobs to neuzodīs. Nu, es nezinu, cik skatās šaubos, kādu interesē homofobs šis podcasts. Es domāju, ka tad ir mazliet jāiedziļinās drag kultūrā un tajā, kas vispār notiek, lai par to būtu viedokļi. Lai noķertu šo domu. Kāpēc viņi tagad publiski izspauda? Lūdzu, izgriežam. Es nezinu. Tad, kad es skatos to šovu, kas ir RuPaul vai vēl kaut kādus, tik ļoti, es nekad dzīvē nebūtu gatava tik ļoti daudz pūļu ieguldīt. Un tā kā vēl iet un uzstāties, vienkārši noģībt pirmajās 3 sekundēs, man šeit tik nenormāli grūti. Un atcerēties kaut kādus vārdus, un tad izdomāt vēl performanci. Man tas šķiet vienkārši nenormāli sarežģīts, ļoti slinki, tāpēc, laikam, esmu improvizācijas teātrī, kur nav jāatcerās teksts. Vienkārši tāpēc man šķiet ļoti liels ieguldījums. Ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti un grūti, jā. Jā. Bet tev bija arī kaut kāda iedvesma, nezinu, no ārzemju drag māksliniekiem, vai tas bija viss tavs, nezinu, radošais process, un tu tam vienkārši ļāvies tādā plūsmā? Nu, kad sāk skatīties Drag Race, tur no kaut kādas 5. 6. sezonas, tās labās foršās, kad viss tas tā kā pa lielam aizgāja nedaudz tādā virālā līmenī. Pirmā drag queen, ko es skatījos, bija Willam. Un ļoti kontroversiāla, ļoti patīk. Viņai bija tās sērijas, kur viņa skatās video internetā un roasto viņas. Es neatceros, kā viņas sauc, bet man ļoti patīk tas komēdijas viss aspekts, un tas man aizrāva laikam no sākuma. Man liekas, caur jokiem, jā, caur komēdiju. Mēs kā cilvēki man liekas, komēdija noķer mūsu interesi no sākuma, un tad mēs sākam vairāk iedziļināties tajā. Tāpēc es ļoti respektēju komēdijas žanru arī. Jā, jo man liekas ļoti daudziem tāds priekšstats, ka visam jābūt tādam, drag kultūrā, visam jābūt ļoti smieklīgam un izklaidējošam, bet tur vienmēr, man liekas, ja tā iedziļinās, var vienmēr redzēt, ka tur vienmēr ir tas apakšlāns ar to sociālo kaut kādu komentēšanu par kaut kādu lietu, kas ir, par ko tiek runāts tajā brīdī, jā. Tas nav tikai par jociņiem. Jā, tas nav tikai par jociņiem, bet jā, komēdija ļoti ir labs veids, kā ievilināt, runāt par kaut kādām lietām. Bet galveno, par ko mēs gribam parunāt, tātad mēs atgriežamies pie tavas izrādes, 90 cilvēku komanda, notiek aktīvi mēģinājumi, kā vispār ir. Es redzēju, ka lielākā daļa, man liekas, visus savus draugus arī pieņēmis darbā. Tas bija tā apzināti, vai viņiem vienkārši nav darba šobrīd? Nu... Ja es vēlreiz aizsīdu šo izrādi, protams, es sāku tur no cita gala. Tas vienkārši tā sakrita. Mana māsa atvērtās atpakaļ uz Latviju. Mani pusdraugi aizgāja. Gan īstenībā visi draugi aizgāja. Šobrīd jau visi draugi ir bezdarbnieki. Un mēs sapratām to, ka man vienmēr bija šis plāns. Tagad viss ir šeit un nevienam nav ko darīt. Let's fucking do it. Un mēs sākām to darīt septembrī. Mēs sākām, man jau viss bija izdomāts principā septembrī. Jā? Jā. Es viņām prezentēju to ideju, pateicu, kādas dziesmas būs, kas tur aptuveni notiks, par ko būs stāsts, jo šo savā galvā bija malas kaut kāds 3 gadus. Es vienkārši, ir tie momenti, kad pienāk. Es tiešām laikam neplānoju, es priekšos gaidu, kad kaut kas sakrīt tā, ka tas ir jādara. Un jā, šis bija tas moments... Tur ir iesaistīti visi mani draugi, galvenokārt, jā, tā ir man labākā draudzene Anna un man māsa Žaklīna, un tas ir ļoti forši strādāt ar draugiem. Pirmkārt, viņi nereiķinās ar atalgojumu, tas ir ļoti patīkami šādos mākslas projektos.
Viņa ir ļoti saprotoša uz to. Un ir īpaši ar māsu strādāt. Tāds ļoti foršs bonding moments, man liekas. Mēs tā jau bijām un esam ļoti tuvu un tas viss. Bet uztaisīt kaut ko tādu iespaidīgu kopā, gan ar vienkārši savu ģimeni, gan ar draugiem. Tas ir pilnīgi citādāk nekā vienkārši zini. Man vajag to cilvēku, mums ir tā, mēs esam vienkārši vairāk draugi, un tas viss mēs iesaistījām vēl vairāk citus draugus, ar kuriem mēs vienmēr esam tusējuši kopā. Mums bija tā kā, hei, mēs visi esam radoši, mums visiem patīk tusēties vienā kompānijā. Vai uztaisim šito vienu kaut kādu mākslas projektu, un pastamies to, ko mēs ar to varam izdarīt. Un tāds viss sakrit, jā. Tu teici, ka jau septembrī visu izdomājis, un jau 3 gadus esi visu izdomājis. Kas bija tas impulss, kāpēc tu izdomāji to visu? Kāpēc tev vajadzēja taisīt izrādi? Es vienmēr esmu domājis, tad, kad es tāju tās performances, es domāju, kā tas izspēlētos nākotnē. Protams, es esmu sapņojis par to, ka es uzlieku to drag mākslu uz lielākas skatuves, ar lielāku budžetu, lai pilnībā piepildītu to vīziju, kas man ir galvā. Jo skaidrs to, ka es, piemēram, kad uzstājos skapī, savā galvā es uzstājos arēnā Rīga. Vienkārši viņi to vēl nezina. Un kā, man ir tās performances vienmēr izdomās tādam bišķiņ lielākam apjomam. Mēs mēģinām ejam uz to realizāciju ar visiem tiem dejotājiem, ar video un tas viss. Un galvenokārt, jo tas ir tas, ka tas pasākums var šis tāds puskomerciāls un tas viss, bet galvenokārt es gribētu teikt to, ka es jūtos kā mākslinieks, un es jūtos to, ka ja es šo nepateikšu, es nevarēšu turpmāk dzīvot. Man to vajag pateikt, lai izdzīvotu. Man vajag radīt mākslu, un man vajag nodot to ziņu. Un es uzskatu to, ka viņi ir pietiekami vērtīgi, ka to varētu uzklausīt arī citi cilvēki. Es to pozitīvi skatos šo visu uzvedumu, tā ideju. Un, ja tā ir pēdējā lieta, ko es savā dzīvē izdaru, es būtu nomiešu laimīgs. Nevar jau zināt, cik ir atlicis ar šiem Trumpa gājieniem. Trumps ir viena daļa, mums te ir tuvāki daži tādi personāži. Pag. Tu kaut ko pozitīvu lūdzu apakaļ. Sveiki. Bet man ir cits jautājums par tavu drag vārdu. Pirmā sieviete Latvijā. Kā tas radās? Latviešiem ļoti patīk būt pirmajiem viskaut kur. Lietās un vietās, kas, vienkārši, es redzēju, Instagramā bija pirmā profesionālā nāriņa Latvijā. Jā? Mums ir profesionāla nāriņa? Jā. Es gribētu teikt, kaut kādā jūrā vai kur? Viņa vienkārši pirmā nāriņa Latvijā. Es gribētu teikt arī vienīgā nāriņa. Es iegūglēšu vienkārši pēc tam. Jā, viņa pirmā profesionālā. Un, protams, visticamāk, es ticu. Tad mums bija vienreiz Mežparkā rīkot elektroniskās mūzikas festivālu, un tur bija arī pirmais elektroniskās mūzikas festivāls, bet, piemēram, Under festivāls mums ir gadiem eksistējis. Un tas, šausmīgi patīk visu kaut kur iesprāgties. Es droši vien varētu atrast vēl kaut kādas tādas smieklīgākas, komēdiskākas lietas, kur mēs esam pirmie. Tas viss, es vienkārši izdomāju, kā es būšu pirmā sieviete Latvijā. Sākot no manis tika Latvijā ieviesta sieviete, sievišķību un sarkanā lopkrāsa un augstspējas kurpes. Un es esmu šī pirmā, un tad mums bija doma varbūt palaist sieviešu tādus sievišķības certifikātus un numurēt viņus. Un tad tu iegādājies šo certifikātu, un loģiski ir tikai 2., 3. Es esmu pirmā sieviete, kas paraksta šo certifikātu. Tad tālāk sako tikai, Un tu veic atlasi, un tu sēdi žūri. Es domāju, vajag tādu sieviešu reģistru valstī. Jā. Pirmo sieviešu reģistru ir tāds iepriekš nav bijis. Jā. Un tas ir tas, par ko ir stāsts par pirmo sievieti Latvijā. Tas bija, es nezinu, es to vienkārši izdomāju, es sāku ar to iet, un bija, labi, I guess tas ir mans dragvārds, jo nepriekš nebija dragvārdu. Bet nebija tā, ka tas pirmo reizi parādījās arī Twitterī? Sākotnēji, vismaz man tā kaut kā palicis. Es nezinu, varbūt tev ir taisnība, jā. Izklausās, ka tas ir labāk nekā es. Not saying that, bet kā jau es teicu. Tas reģistrs, man liekas, tad būs arī beidzot skaidri tie kritēriji.
Jā, kritērijas saraksts varbūt labi. Es dažreiz jūtos pazudus, jā. Jā, jo vai tu kvalificējies, vai tu nekvalificējies. Tieši tā. Bet tu teici par lietām, kurām tu vēlies runāt savā izrādē. Tā, lai ļoti nespoilotu, vai, saprotu, tu noteikti pats zini, ko tu vari teikt vai nevari teikt, bet vai tu vari pastāstīt, kas ir tās galvenās tēmas, par kurām tu runās ar auditoriju caur savu izrādi? Galvenās tēmas ir... Kas tas, ko tu gribēsi aiznest, lai... Jā, tu ļoti labi notīzoji ar to, ka tu plāno mirt pēc šīs izrādes. Es domāju, daudz jau skrien. Bet šī būs vēstules, Roja, tev viss labi. Izklausījās slikti. Nē, izklausās ļoti episki. Tā kā, Dievs, es negribu kas notiks tur? Kas notiks? Jā. Vai viņš uz skatuves nomirs? Jā, vai tā kā ņems tos kaut kādas ķermeņa daļas. Man liekas, šai epizodē tieši ir jābūt par to, lai cilvēkiem ir tāds, zinu, ko es gaidīju. Es gaidīju, vai pirkt vai nepirkt. Varbūt tur kaut kas sajūt. Roja pēdējā publiskā intervija. Pirms nāves. Un arī mūsu lielo autorīti. Es domāju, ka es darīšu tādu. Jā. Es pieklāvēju. Bet jā. Uz plakāta rakstīs stāsts par drosmi būt pašam. Un es domāju, tas ir tas, ko pirmā sieviete Latvijā kā simbols reprezentē, kā drag tēls. Viņa ir ļoti drosmīga, viņai nav īsti bailes no nekā. Un viņa atrodas savā vietās, kur drag queens iepriekš nav bijis. Viņa ir kaut kādā savā ziņā arī pati celmlauza. Šī ta pirmā sieviete. Yeah. Jo es tiešām lauzu to ceļu iekšā kā drag queen televīzijā, Latvijas televīzijā. Kaut kādās saimā es iespēros parūkā, kas bija vēl joprojām biedējošākā diena manā dzīvē. Tas ir sajūta līmenī krāsoties, likt parūku un apzinoties to, ka tu brauc uz Jēkabu ielu 11. Tā kā bišķiņ čurbiksēs satiec Ināru Mūrnieci un tāds, vai jūs man dzīsiet ārā vai es drīkstu šeit būt? Un tas ir, man liekas, tā drosme būt pašam nesoties uz tiem šķēršļiem un grūtībām, arī tie paši pirmsākumi, kad es sāku ar to nodarboties blabā. Un jā, tas triumfs pār grūtībām, tās grūtības, kas tur tiek apskatītas, ir dažādas, tās ir vienkārši dzīves pieredze, ar ko mēs saskaramies dzīvojot sabiedrībā, jebkurā sabiedrībā. Tas ir bieži vien, traumējoši, un tas viss, jo, cilvēkus traumē citi cilvēki. Un tas ir, tās grūtības, es nezinu, piemēram, arī kaut vai meklējot tik skaistu lietu kā mīlestību, un tas vismaz bieži vien varam iepīties dažādās pēc tam. Tās pieredzes ir dažādas ar attiecībām, un tas vienmēr ir skaisti un veselīgi, un tas viss. Un arī par to, kā tur to visu, tam visam šīm grūtībām ejot cauri, kas ir tās lietas, kas tev palīdz, un tur tiek akcentēti, šis te atrašana sevi savā kopienā, savā izvēlētajā ģimenē, tie ir draugi, kas tev atbalsta tas viss, un beigās jau tā paša identitāte šajā valstī. Smieklīgi to, ka viens no komentāriem šitajās Delfos bija tur drag, Rojas tagad uzlabos mums demogrāfisko stāvokli Latvijā. Interesanti tas, ka viena no tām tēmām, tā noslēdzošā tēma ir demogrāfija, un šis satraucošais skaidrs, kādā mēs izceļojam, neveidojam ģimenes, un tam ir iemesls, kāpēc mēs braucam prom, vai kāpēc mēs, nedzemdējam šos bērnus tādos apjomos, kā dažiem cilvēkiem Twitterī gribās. Jā, bet tajā komentārā bija tā, ka tu esi tā kā problēma, kāpēc nav demokrātija, kāpēc demokrātijas demogrāfiskie rādītāji ir slikti. Tāpēc, ka es nezinu, gejiem nevar būt bērni. Vai tur lesbietē nevar būt bērni. Kas, man liekas, ir tāds aplams uzskats. Protams, jā. Man liekas, ka ir ģimenes. Man ir draugiem, kas ir no kopienas, kas ir vairāk bērnu nekā man. Daudz vairāk, vairāk ceļ demogrāfiju nekā es. Tieši tā. Jā. Tā kā tāda nav. Jā, bet tu saki, tu runā par drosmi, kur tu ņem drosmi? Tev nav vispār pašam bailīgi, tā kā veidojot šo izrādi?
Jo, man liekas, paskatoties to kopēju, jo man liekas, esmu skatījusies visu sākot no taviem pirmajiem video YouTube. Un tad šodien mazliet kavējos atmiņās, un man ir tieši tas pats jautājums. No kurienes tāda drosme? Ļoti dramatiski. Kur tev tāda drosme? Es zinu, ka pirmkārt droši kauna nav. Un es nezinu par to, es par to drosmi nezinu. Es varbūt esmu bišķiņ, nezinu, kaut kāds delusional, vai piemēram tajos, kad es tiešām 18 gados gāju ārā jebkādā paskatā. Zinu, jauni cilvēki vienkārši drosmīgi. Mums nav iesēts šīs te bailes no sabiedrības, vai tas viss, un mēs ticam to, ka visi grib vienkārši priecāties savā starpā. Tiešām delusional, jā. Tur ir jābūt kaut kādam. Jā, arī veidojot šo, ir jābūt kaut kādam tādam līmenim, ka ķipa, tu domā, ka ir bišķi labāk nekā ir. Jā, jābūt arī bišķi viena alga. Tu nedrīkst arī izvērtēt visus par un pret. Bet man liekas, te arī es gribētu atgriezties pie tā, ko tu teici, ka dažreiz ir tā, ka vienkārši nav citu variantu. Tu tā saproti, ka visi apstākļi sakrīt tā, ka nav citu variantu. Varbūt viss brīnišķīgi un skaisti un varavīksnes un kas tur vēl nē. Varbūt arī, ka tā nebūs, bet vienkārši ir tāds. Jā, bet tajā pašā laikā es apzinos to, ka šis pasākums ir milzīgs risks. Tā dragmāksla un Latvijas. Es nezinu, kā uz viņu skatās. Es zinu, kā uz viņu skatās mans burbulis, mani draugi un cilvēki, kas uz mani skatās skapī. Līdz ar to, kam interesē šis pasākums, cik liela ir tā. Es zinu, ka interese ir liela. Kādas atspoguļosies konkrēti 8. martā, cik cilvēki būs atnākuši un vai man būs pēc tam jābēg uz Dubaju, lai bēg no barādu piedziņas. Es nezinu. To mēs visu redzēsim. Es, protams, skatos uz to, ka visiem šis pasākums interesēs un patiks. Jā, es arī tā skatos uz šo. Jā, tas ir risks. Es to apzinos. Mēs daudz to apzināmies. Mēs darām labāko ar to, kas mums ir dots. Mēs fully ejam iekšā ar visām manām 16 kājām. Jā, pilna gāzes priekš, nekādas bremzes. Kādā veidā mēs varbūt gan kā cilvēki, kas ir kopienā, gan ārpus kopienas, varam atbalstīt, izņemot to, ka mēs nopērkam biļetes, jo tas, man liekas, varētu būt pirmais solis un vienkāršākais solis, ko izdarīt, ir nopirkt to biļeti un atnākt uz izrādi, vai ne? Bet varbūt ir vēl kaut kas, ko mēs varam darīt. Vai ko cilvēki šo klausīsies vai skatīsies, varētu darīt. Ko jūs varat? Lai ļautu tam notikt. Lai ļautu tam notikt, es tiešām neko citu par biļešu pirkšanu nevaru iedomāties. Bet šī biļetes jau nav vienīgais, man liekas. Es domāju, ka ir pienācis īstais laiks, ka ir vēl kaut kas saistās ar Roju. Jā, jo mums ir patīkama jauniešu kompānija, kas ir arī viens no taviem projektiem, vai ne? Un šis brīnišķīgais vēdeklis, un es redzu, ka ir vairākas lietas uz tevis, kas ir arī no turienes. Jā. Var nolikt tur priekšā. Man bija tāds mazais, bet man kaut kāds nopizdīja viņu. Ja domāju, tā zog cilvēku un nepērk. Tāda viņi ir, tāpēc arī tu tāds šaubīgs par tām biļetēm. Es nezinu, vai šis vēl ir nopērkams, bet šim vēdeklim ir viens no brīnišķīgākajiem tiem kraukšķiem, kas var būt. Es ceru, ka to varētu. Viņš ir ļoti patīkams un kraukšķīgs. Šis arī viena no lietām, par kurām es sapņoju. Īstenībā, tagad es nezinu. Es īstenībā tagad atceros, tagad, kad mēs esam sarunas pusē, kāpēc es vispār ar to, ko es daru, tas ne tikai dragmāks, tas viss, kāpēc es to daru, ir pirmkārt, es gribēju palikt populārs, bet otrkārt, es gribēju mainīt pasauli. Un, lai to izdarītu, man vajadzēja dabūt no sākuma to savu platformu. Un tāpēc es sāku nodarboties ar to komēdiju, zināju, kas uzrunās cilvēks un blablabla. Tas atbildot uz pirmo jautājumu, kurš tas bija. Bet jā, un viena no lietām arī, ko es vienmēr gribēju darīt, vienmēr gribēju taisīt savus produktus, un šausmīgi vienmēr esmu sapņojis strādāt par kasieri, iepakot kaut ko. Esmu to darījis, esmu bijis, kasieris, kaut kādu nosacīt. Vienmēr esmu gribējis tieši veidot kaut ko pakot un kaut kur sūtīt. Un, protams, es izveidoju savu internetu veikalu ar kaut kādām lietiņām, kas man likās foršas, zini. Kāpēc atpisies?
Daudz no manām lietām ir ļoti tāds nedaudz bērnu dizaini. Man šis atgādina tāds bērnu tapetes. Jā. Negribu pabučoties, ir īsta bērna rokraksts ieskanēts. Un es tagad īstenībā taisīju vēl vienu jaunu tādu ABC džemperu, kur no B burtu sparās ārā aita, jo aitas ir ļoti destruktīvi dzīvnieki, viņi salauž visu, ko ir. Un tad ir tas ABC tāda klucīša, un pa vidu B tas bē. ABC. Man patīk šis laikam tās bērnu tēmas un tas viss bērnu tapetes. Ļoti labi, man patīk, ka tieši ir bērnu tēma, bet rakstīts atpisies. Tas man ļoti vienmēr arī šarmē. Apvienot to mūsu kaut kādu iekšējo bērnu ar pieaugušā ārējo veidolu. Jā. Man visu laiku gribas vēl kaut ko prasīt par izrādi. Es nezinu, cik daudz drīkst stāstīt visu. Tev ir ļoti liels line-ups ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas piedalīsies tavā izrādē. Arī Vladimirs. Varbūt. Jā. Mums tusiņš notiek kaut kur ārā. Tas ir diezgan pamatīgi. Jā. Paga varbūt? Nē, būs. Tā kā varbūt tev izmetīs? Nē, ir oficiāli sarakstā un šildī tiek drukāts, starp citu. Jā, ļoti daudz cilvēku tajā tavā izrādē piedalās. Varbūt kāpēc tu izvēlējies tieši šos ļaudis? Kāds bija atlases kritērija? Kāda bija atlases kritērija? Nē, kā tu uzrunāji šos izrādē? Tur ļoti daudz visādi. Jā. Labi, sāksim pirmkārt jau ar to dejotāju daudzumu. Dejotāji ir diezgan daudz, kaut kādi 20 laikam. Tātad izrādē būs arī ļoti daudz deju. Jā, tā ir, tur ir caur to choreogrāfiju un caur tām izvēlētiem dziesmu lirikām tik stāstīts šis stāsts par šo sievieti, kas iet cauri dzīvei. Pirmā sieviete. Jā, un ir šis lielais dejotāju daudzums, lai veidot tādu vizuālo grandiozitāti. Kas ir zīmējums no augšas, kad nedaudz tāds deju svētku sajūtas, un tas viss iespējams arī mēs tur domājam, par daudz līmeņu deju, lai mēs esam tur tas. Ir šīs kvīra kors ar 30 cilvēku sastāvu, un tas viss dragpulks, kas ir arī kaut kādi vēl 15 cilvēki klāt. Viss tas ir domāts, lai parādītu šo, ka, tā nav, tas nav kaut viena dragvīna vai kas, tas ir tas cilvēku kopums, kas ir gatavs stāties par šīm vērtībām un aizstāvēt viņus. Un galvenokārt jau lielākais uzdevums, ko šie cilvēki pilda, viņi nodod to ziņu, ko es gribu pateikt. Un tās dragvīnas, kas ir izvēlētas, viņas ir ļoti daudz, bet varbūt es nezinu kādu, varbūt apbēdināšu. Viņām būs konkrēts tas stage times. Tikai drag queeniem vai drag kingiem? Drag queenas, mēs saucam par viņas par drag māksliniekiem un divas. Okay. Jo tas ietver, mums ir arī tāda club kids kinda Vojtko. Viņš tāds club kids kinda fashion cilvēks. Club kids ir tāds trakie outfiti, kur nav gluži tā kā par dzimumu lomām, bet vienkārši, nezinu, tev ir uzvilkts kaut kāds milzīgs lateks uzpūšams. Viņam ir vairāk tās, un tur ir ļoti daudz, tur ir arī paņemts, tur ir zināms kaut kāds mums transpersonas, un tas viss. Un caur viņa šie drag mākslinieki, nodos to vēsti par individualitāti un par to tās atšķirīgās lietas, kas mums ir, un vēl jau vairāk, kad man liekas, ka mūsu tie komunas cilvēki reprezentē to triumfu pār grūtībām, jo viens no uzdevumiem bija izpētīt šīs problēmas, ar kurām mēs esam vēsturiski saskārušies, un cilvēki ir dedzinājuši grāmatas par transpersonām, tad mēs runājam par šito nacistisko. Kurš tas gads ir? Nezinu, bet Bibelā tiešām kaudzes ar transpersonu šiem dzimumaiņas operācijām, visi dokumenti tika nodedzināti masveidā, un mūs ir mēģinājuši izdzēst tādā veidā. Mūs ir HIV AIDS epidēmija Ņujorkā, kad baznīca teica to, ka šis ir Dieva sods par mūsu grēku, kad politiķi neizteica neko, kad tūkstošiem cilvēku ir. Viņiem tas bija izdevīgi, jo
viņiem likās to, ka kaut kāda vienkārši problēma ir nomirst pati, un mums nebūs vairs jāatcerās ne par geju tiesībām, ne par gejiem, tas viss. Un arī šī paši drag mākslinieki, kur tiek skrutinizētās, un tīpaši arī tagad transpersonas vai nebinārie cilvēki, zeizemieši, kam viņas patīk teikt. Šī ir tā grupa, kas tiek ļoti, uz viņu tiek mērķēts ļoti daudz negācijas, un viņi uzņem to visu karstumu pār visu šo te komūnu, jo kādreiz vienkārši nodirs gejus, tad tas lēnām pārgāja uz gejiem, kas ir sievišķīgi, tad tas pāriet uz drag queenām, tad tas pāriet uz transpersonām, un vienkārši tas, viņi gaida to rindu, kad viņi būs normāli atkal, un tas viss, un jā, man liekas, ka tas ir tas triums, ka nestoties uz šiem šķēršļiem vēsturiski, tas mēs esam izdzīvojuši, mēs turpinam dzīvot, un mēs neizzūdam, mēs nekaunamies par sevi, un tas ir ceļš, kas ir ejams, un caur šiem te personāžiem, kas tur norādīt, mēs stāstīsim tieši šo daļu. Es domāju, daudz to. Es domāju, tas būs, tur būs daudz tādu aizkustinošu momentu. Es domāju, ka varētu mutautiņus paņemt līdzi. Es noteikti raudēšu, tagad jau sāku bišķi raudāt. Jo bišķiņas arī man nāk ļoti nāk raudens, pēc mēģinu teikt. Izdomāju kaut jautājumu, lai man nav jāraud. Es varu pakomentēt. Jā, lūdzu, pakomentē. Norīt to kamolu. Man liekas, tie skaitļi, par kuriem tu runā, gan par cilvēkiem, kas ir komandā, kas gatavo, gan par cilvēkiem, kas piedalās tajā uzvedumā un tā tālāk. Man liekas, tas ir arī tāds ļoti liels apliecinājums tam, ka tie mistiskie kaut kādi 2 vai 10%, kas ir daļa no kopienas Latvijā vai in general public, ka beidzot arī pirmkārt uz lielās skatuves, otrkārt, ka tie nav 2 random cilvēki kaut kādi. Mums patiesībā ir diezgan daudz, un mēs visi esam cilvēki un daudz un dažādos tēlos un visādi citādi. Es tūlīt pati raudāšu, bet labi, pienāks arī tam laiks. Bet ļoti labi, mēs noteikti raudāsim. Pagad, tu vēl nepabeidzi? Es vienkārši pabeidzu. Jā, bet es domāju par to raudāšanu, es noteikti raudāšu, bet kas ir vēl tās sajūtas vai lietas, ar kurām tev šķiet, ka cilvēki aizies prom no tās izrādes, ar kurām tu gribētu, lai cilvēks aiziet prom? Atnāk un aiziet projām citādāk. Un kas ir tas, ko tu gribētu, lai mainās? Vai saprot, vai pielec visiem? Pirmkārt, jau es gribu, labi, tas varbūt bišķiņ sautīgs mērķis tādā ziņā, ka, lai ļaut cilvēkiem pasīties uz drag mākslu bez aizspriedumiem, to, ka tas nav vienkārši, freak shows un tas viss. Un es ceru to, ka varbūt tur būs arī kāds nozares profesionāls uz vietas, vai tur noteikti arī būs citi mākslinieki, tas ir vairāk kā skaidrs. Kuras nozares profesionāli? Mākslas nozares profesionāli tādā ziņā. Es ceru to, ka līdz viņiem aizies šī te izrāde, lai varbūt iedvesmot, viņi tā kā, nezinu, vairāk pasīties, kā var vēl izpaust idejas un kādas formas izrāžu var veidot tas viss. Ko es gribu, no cilvēkiem es laikam, nav tā, ka es baigi gaidu, bet es domāju, mēģināt, ļaut pasīties uz šīm te problēmām, ar ko marginalizētas grupas sastopas, varbūt ar tādu dziļu empātiju, nedaudz vairāk saprast, kas ir tam, kam mēs esam gājuši cauri, līdz ar to, kāpēc mēs dažreiz tā uzvedamies un tik ļoti aizstāvam tās savas tiesības un tas viss, jo tad demokrātija tas nav pašsaprotam lieta, ja viņi ir jāaizsargā un nevajag novest līdz tam brīdim, ka par to ir jācīnās. Un, pie tam ar to visu, kas notiek pasaulē šobrīd un ar Trumpa uzvaru vēlēšanās un ar to visu retoriku, kas ir klātesoša šajās dienās un šajos mēnešos. Ne tikai Amerikā, bet arī Eiropā, man liekas, tas ir arī tāds ļoti, ļoti labs atgādinājums visam. Jā, un es domāju, ka viens no galvenajiem arī tie mērķiem ļaut ieraudzīt to cilvēku, tur apakšā to, ka tā nav vienkārši ideoloģija un tas viss tam
zem tā LGBT stāv vārdi un uzvārdi, un tie ir dzīvi cilvēki. Un, man liekas, ļoti bieži, vai tie ir politiķi vai viedokļu līderi par to runā, kā vienkārši kā kaut kādu birku un tas viss, bet tie cilvēki ir kādam dēls, kādam draugs, kādam meita un tas viss. Un tāpēc, ka es esmu bišķi apslimusi. Viss kārtībā. Tā ir, Tu gatavojies. Tā ir emocionāla. Kā es raudāšu? Tā ir emocionāla tēma. Arī kad es rakstu šīs visas domas, ko mēs cenšamies nodot, es raudu vairākas reizes. Visu laiku jau Es braucu mašīnā un es domāju par to, kā cilvēki reaģēs un kā to pasniegt labāk. Un tas viss, un, protams, es arī raudu, jo tur apakšā ir dziļi personīgi tā pieredze un kaut kāda mana sāp, un tas viss, un viņi arī, protams, ir kopienas tajā līmenī. Un tas galvenais, tas message ir par to, ka cik labi, ka mēs esam, cik labi, ka mēs daram, un tas ir tādā kopienas līmenī, cik labi, ka ir kaut vai Venčeska, jā, lai arī kāda viņa būtu, cik labi, ka viņai ir šīs te meitas un citas, kā mēs drag kultūrā sākam, meitas, citi drag mākslinieki, kas viņa aizdod parūks vai kleitas un tad cilvēki turpina, un cik labi, ka ir šie te viensmumu pāri, kas iet uz to tiesisko atzīšanu, ka viņa savienība ir ģimene, tas viss. Jo, jā, beigās, jo tas, ko mēs visi vēlamies, ir tieši tās Latvijas priekšā, mātes Latvijas priekšā justies līdzvērtīgi, justies pieņemt un saprast, un cik es esmu ar gejiem runājis, piemēram, kas no Latvijas ir aizbraukuši uz Kopenhāgenu tieši, jo man tur mātes dzīvoja, un ar tiem gejiem, kad es runāju, tā ir milzīga trauma mums, tas, ka mēs nejūtamies šeit kā tāds pilnvērtīgi Latvijas bērni, mēs jūtamies kā tas sliktais bērns, kuru tu gribi paslēpt. Un es zinu to, ka es ticu, ka ir cilvēki, kas priecājās, ka tie geji brauc prom no Latvijas un tas viss. Un tas ir, tas daudzos tāds sēž iekšā kā tādā traumas veidā. Un es pats arī, kad es strādāju Vecerīgā, es vienmēr, man brīvības piemineklis ir viens no spēcīgākajiem Latvijas simboliem, jo tur apakšā ir rakstīts šis tēvzemē un brīvībai, un es vienmēr domāju par to, ko man nozīmē šī brīvība, kāpēc es nejūtos tā kā līdz galam, ka man nav šī brīvība mīlēt un brīvība veidot to savu ģimeni, ka man šī brīvība ir jāmeklē citās valstīs vai, piemēram, zini. Un tas ir tas, kas man no tāda jauna vecuma sēž iekšā. Šī te, vēlme būtu, ka vienkārši pašam šeit, šajā valstī. Jā. Man šķiet tik ļoti mīļi un forši, kā tu vienā Instagram video tu biji rakstījis, ka no mammas Latvijas, es nemācēšu tik labi pateikt kā tu, bet par to mammas mīlestību. Viss, ko es no mātes Latvijas gaidu, ir tā beznosacījuma mīlestība. Skaisti. Un tu liekas, ka Dievs, tu esi 100 reizes lielāks patriots nekā es jebkad būšu. Un es domāju, jo man, kas vienmēr ļoti varbūt pateikšu kaut ko stūburu, bet man vienmēr ārkārtīgi aizkustinās ir tā kā kopienas, es nezinu vārdu latviski resilience. Jā, tas man liekas tāds sāpīgi. Resilience ir kaut kas tāds, tā kā kaut kāds... Jūs visus tos vārdus arī tulkoju. Jā. Es neapņēmība, bet negluži tāds tā kā necaursitamība, kas nav, protams, nesatricināmība, bet tāda skaista, caur prieku, jo ļoti daudz cilvēku kļūst tā kā atriebīgi vēl. Un es nesaku, ka tas nav kopienai tādu, ka loģiski, ka tas māks cilvēcīgi apvainoties. Visiem gadās. Un vajag apvainoties, un vajag būt dusmīgam, bet tur pārsvarā visi cilvēki, lai arī, kas ar viņiem noticis vai kā, bet nāk ar kaut ko tādu prieku un tādu siltumu un skaistumu, un tas man tā vienmēr aizkustina.
Jā, bet es tu stāstīju par iepriekš arī un vēl pieminēju par aizspriedumiem. Tu teici pret vispār drag kultūru kā tādu. Kas ir tie lielākie aizspriedumi? Es arī skatoties, piemēram, RuPaulu, tur arī ir bieži vien, ka tas dalībnieks saka, jā, mans vīrs vai mans partneris neatbalsta, ka es šo daru, kas man liekas arī interesanti pašā kopienā, ka ir cilvēki, kuri tā kā, nē, drag, nē. Kas ir tie aizspriedumi pret drag karalienēm tieši? Es nezinu, vai tas labs jautājums šajā brīdī. Tā, runājam par kaut ko priecīgāku. Man liekas, tur ir ļoti daudz šeit neizpratni, kas tas tieši ir un ko tas nozīmē, kādas vērtības tas pārstāv. Es domāju, atšķirībā no citiem mākslas izpausmes veidiem, drag mākslu momentāli cilvēki jau, viņiem ir savs viedoklis par to, neredzot saturu. Un tas ir tas, ko es izpētīju taisot šo, un tas, ko es tagad arī redzu, es izveidoju Facebook eventu, uzrakstu co-hosts, palādījuma biļešu servis. Viņi akceptē. Zem palādījuma ir, protams, komentārs. Viss palādījums kritis zemāk par zemi. Zem biļešu servisam ir arī kaut kāds komentārs. Šitā ir tas tur, tak Trumps tik ievēlēts, kā šitas var notikt. Zini, kā, ja mēs runājam, piemēram, nezinu, tur... Šodien palādījumā ir kaut Kaili uzstājās, ja? Vai tur, nezinu, Kris Noā izziņo koncertu, vai, nezinu, vienkārši tur LDM 5 dejas izrāda dabā, tur blablabla. Zem tādiem mākslas izpausveidiem šie komentāri apakšā nav automātiski negatīvi. Un tas ir tas, jā, ir tie aizspriedumi, liekas, ar ko saskarās šī drag kultūra, ka automātiski mēs esam slimi, mēs esam pretīgi, uz mums nevajag iet, uz mums nevajag skatīties. Tas ir tāds pirmais challenge, ar ko mēs sastopamies tādā iekšējā komunas līmenī. Es domāju, ka tie paši cilvēki, kas neatbalsta šīs drag queens, geji, kas neatbalsta, piemēram, jā, vai tur, nezinu, savos partneros blabā, vai vienkārši neatbalsta drag queens, ir droši vien tie paši cilvēki, kas arī neatbalsta Pride un neiet uz Pride un tas viss. Un es to mēģināju paskaidrot, laikam, ar tādu pašaizsardzības principu, ķipa, zini, tā kā tu nevēlies sevi asociēt ar tām lietām, kas, piemēram, ko drag kultūra, tikai pēc esmu gejs, nozīmē, ka es tur tagad atbalstīšu viņas. Tas viss tikai tāpēc, ka tā ir ļoti tāda, jā, nosodīta un skrutinizēta lieta, un tu nekad negribi pats nokļūt zem šī te palielināmā stikla, kad sāks pētīt tavu dzīvi. Un, zini, man liekas, līdz ar to, ķipa, ir tas ir tāds... Es nezinu, pirmkārt, jā, ir tie šie maskulīnie geji, kuriem ir daudz citādāk pieredze dzīvē nekā tie geji, kas nesā nagus un dara šinā un kliedz, tā kā ir skaļi un tas viss. Un, zini, tā kā parasti, man liekas, ir šiem maskulīniem gejiem visticamāk ir jāpasakās šiem tas sievišķīgiem gejiem par to, ka viņi novērš šo uzmanību, viņi uzņem to naidu, visticamāk, jā, tas viss. Otrkārt, šie sievišķīgi, viņi tieši ir tie, kas tā kā viņi varbūt, jā, viņi provocē tas viss, bet viņi izveido to vidi tādu, man liekas, daudz kopējo vidi izveido iekļaujošāk, tādā ziņā, ka viņi pievērš uzmanību tas viss, bet tā kā caur viņiem cilvēki sāka vispār domāt par šīm, ko vīrietis drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Un, tas ir tāds, jā, ir jābūt respektam šajās te abās pusēs, ja mēs skatāmies, jā, tiešām balts melns, ir divi flangi, bet, jā, binārajā sistēmā. Jā, binārajās. Un, tā jau ir. Ko tu teici, sievišķīgāka uzvedība, vēl kaut kas tāds. Man liekas arī, ka bieži, ka cilvēki, kas ir, geji, kas uzvedas sievišķīgi, ka, manuprāt, tieši tiem cilvēkiem tā kā ar, hei, es jau tā esmu un es uzdos, kā es gribu, nav tas drausmīgās bailes, tur, ko par mani padomās, tu jūties tā kā brīvāk. Bet man liekas arī pat sievietēm, kuras uzvedas pārāk sievišķīgi,
sakotā, tās pindzeli vai vēl kaut kāda, ka tā sievišķība ir tāda. Zini, man liekas, visiem ir viedoklis par visu, tad, kad mēs sākam runāt par dzimumiem, par pašizpausmu, par visu pārējo, par seksualitāti. Pēc vajag to reģistru vienkārši to saprast, kā drīz būt sievieti. Bet viens no postēm, ko mēs ielikām, kas man sākumā likās, ka ir no Madonnas dziesmas, bet ne, tas no filmas, tās kaut kāds Clementine something. Kur bija, tā kā girls can wear jeans and cut their hair short, because, ka meitenes var griezt īsi matus, nesāt bikses, tāpēc, ka tas ir izskatīties puiciski, bet, kad vīrietis pārģērbjās par sievieti, tas ir degradējoši, tāpēc, ka cilvēkiem liekas, vīriešiem liekas to, ka būt sievietei ir degradējoši. Tas ir tas, ko es izjūtu, šīs sievišķības izpausmes, un tas viss cilvēku uz mani, vīriešiem, man liekas, pārsvarā ir tas šoks, kā tu piedzimi kā vīrietis, tu vari izmantot visu šīs, mēs dzīvojam patriarchālā sabiedrībā, un tas viss, un tu būtu vecs. Kāpēc, lai tu tagad, vilkt kaut kādu kleitu, un tā kā, pazemināt savu vērtību sabiedrībā, un tas viņiem ir tāds, es nezinu, kā šis viedoklis tagad tā izklausās, bet pa lielam, sabiedrības viedoklis par sievieti ir tā kā zemāk. Vīrietis ir augstāks, sieviete ir zemāk. Tas ir, mēs to apzināmies pēc tām tiesībām, kas ir sievietēm un kāpēc mēs visu laiku cīnāmies par, ka sievietēm vienkārši jāatņem šis kaut vai tiesības uz ķermeni, tas viss. Tas ir, man liekas, viena no tēmām. Man liekas, zīmīgi arī tas, ka tas notiek 8. martā. Tas nav nejauši izvēlēts datums. Nebis tikai vienīgā brīvā. Tas ir automātiski, tas automātiski liek domāt par šiem dzimumiem un tām dzimumu robežām. Tā ir sieviešu diena, tas viss. Es zinu, ka ir interesanti, ka tu, realitātē tu sieviešu dienā skatīsies uz vīrieti. Mani. Es esmu vīrietis, tas viss. Tas likās bišķiņ tā komiski. Bet šī sakarā, man liekas, es gribētu ielikt atkal ar komentāru. Šī sakarā, man liekas, tas pat ir kaut kādā ziņā ārkārtīgi skaisti un ārkārtīgi svarīgi, jo sievietes bieži vien, vai cilvēki, kas identificējas kā sievietes, mēs bieži vien noklusējam, esam tie gudrākie, dažreiz klusākie un tā tālāk, un ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir tie vīrieši un ir tie cilvēki, kas pasaka, hei, bet nē, sievietes, mēs jūs redzam. Mēs jūs redzam un mēs gribam būt jūsu pusē, mēs redzam jūsu straglu, to pārdzīvojumu un visu pārējo. Man liekas, ka tas pat ir skaisti un ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgi, ka ir tas vīrietis, kas ir pārģērbies par sievieti un saka, es to redzu. Es to redzu, un es to esmu arī piedzīvojis uz savas ādas, jo mani jau nodirš par to sievišķo pusi, kas man ir. Neviens nenodirš. Un īsībā viena no teorijām, ko es apskatīju savā personīgajā dzīvē, man liekas, mēs sagatavojām jau tādu intervijas izgriezam, intervijas. Sagatavoju tāds pāris video kolektīvs, un tas, ka es īstenībā ir dažas lietas, kuras apzināti daru, un es bieži vien apzināti publiski izpaužu kaut kādas tradicionāli maskulīnas aktivitātes, dalos ar viņām. Piemēram, kad es būvēju tur ar rokām to paipalbūri. Jā, tu jau biji laučs. Vai kad es nezinu, kad es laukos ņēmos ar kaut ko, tur, kaut ko ar dzīvniekiem, kaut ko ar māju terasi krāsoju, laboju, blablabla. Daudziem bija cerība beidzot, viņš ir īsts vīrietis. Exactly, un tas ceplis, man liekas, bija pašā. Jā, ir šis ceplis, ir tas labi, tas ir arī, labi, un daudz tādas tipiski veču lietas. Un kāpēc es ar to dalos, tas ir bieži vien apzināti, lai es nedaudz šajā kapitālismu vidē, kurā es darbojos kā influenceris, man vajag bišķiņ, šis viss darba, šā nozara ļoti atkarīga no tās manas, no sabiedrības viedokļa par mani, un lai es nedaudz celtu to savu vērtību, man ir jāparāda šī maskulīnā puse, jo es varu pateikt godīgi, līdz ko man, piemēram, ir šie lauku darbi un tas viss, es jūtu to, ka man aug tas respekts no cilvēka puses. Es to vienmēr esmu zinājis, ka tad, kad es daru kaut ko tipiski maskulīnu,
cilvēkiem tas raisa daudz vairāk šos te respekta punktus, kad viņi mani redz, kad viņi mani satiek, un tas viss ir īpaši no kaut kādiem, zini, parastajiem tādiem straight sekotājiem. No straight sekotājiem viņiem ir tas, jā, bet Rojas forši pateic, ko viņš šeit dara, un viņi vienmēr piemin to lietu, kur ir tāda tipiski maskulīna. Tagad, piemēram, labi, es nezinu, vai šī gan ir tikai teorija. Es nezinu, vai tas ir. Tu gribi komentēt par šo domu? Tāpēc, ka bieži vien varbūt tie, jā, es nezinu, man liekas, man vēl, ka sapīšos. Nē, man nav šaubas. Bieži vien es tā kā esmu redzējis, ka piemēram, kaudās tajos arī tur straight cilvēki, kad viņi mēģina pārliecināt kādu homofobisku cilvēku, tad viņi tos piemērus tieši dod, bet jā, kur viņš arī māk uzbūvēt to, ka tāpēc tev jāpatīk gejiem, jo viņiem, tas, viņš taču ir normāls. Viņš taču pasties, viņš ir tas normālais gejs. Tikai krāsojās un nagus liek un matus taisa. Viņš taču arī būvē māju. Viņš taču ir arī vīrietis, līdz ar to viņš ir daudz tā kā labāks, jo viņš nav tikai sievišķīgs. Bet es tev nojaucu no domas. Un, tā ir tāda lieta, un es nevaru šo nekādīgi pierādīt, šī ir teorija, bet, man tagad, protams, visa dzīve ir šis te uzvedums, un mans viss saturs ir par un ap šo uzvedumu. Un tas viss, un ja mēs runājam par manu lauku periodu, es dabūju ļoti daudz jaunus sekotājus. Un tagad, kad es esmu pievērsies tikai šīm sievišķīgajām lietām, es esmu pazaudējis kaut kādus 700 sekotājus. Ko? Jā. Cik interesanti. Un tas ir, es domāju, tā ir mana teorija par to, ka man ir jāprāt šīs maskulīnās lietas, lai iegūtu popularitāti, lai iegūtu atzinību, un tas viss šitajā kapitalismu, šitajā biznesa vidē, blablabla. Bet man tas nav tik svarīgi, lai es zaudētu savu patieso būtību. Līdz ar to man nav pārdzīvojumi, ka es zaudēju sekotājus, bet es mēģinu saprast, kas ir tā lieta, kas man liek zaudēt tos sekotājus. Un man šķiet, ka tas ir konkrēti šīs sievišķīgās visas tās drag lietas, tās mākslas lietas. Interesanta teorija. Nevar pierādīt, es nezinu, tad ir jāveic tiešām aptaujas ar maniem unfollowed šitiem cilvēkiem, kas man ir atsakojuši. Bet mans novērojums. Man liekas, to var pasīties arī pēc kaut kādiem statistikas datiem, kad var redzēt, kuras vasarā nodarbojos ar laukdarbiem un ziemā, kad es pārgāju uz mākslu. Kādas mainās. Un tādas lietas mēs arī apskatījām, tad tīrados izpētes nolūkos. Jā, pēc tā kāds lauksētā. Jā, lai dabūtu vēl sakotājs apakaļ. Es domāju, ir jāsāk kaut kas celt. Es domāju, vai jābūt kaut kāda partija. Arī. Ko vēl? Es domāju, ka es neiešu arī uz terapiju, lai es ritīgi vīrietis būtu. Nevajag. Nē, terapija nav vajadzīga. Nē, tas ir vecinēm un mīkstiem. Bet vispār es tā domāju, ja godīgi, drag kultūra taču ir Latvijas tā dzīves, kaut kāds tur tas mantojums. Un šeit es gribu savēlt arī to, ka man liekas, es ar drag nodarbojos pirms jums. Pagaidiet. Man 2. klasē mums bija sākumskolas skolotāja, kas bija ļoti, ļoti latviska, un mēs svinējām pilnīgi visus latviešu svētkus. Un Katrīnās, ja nemaldos, Katrīnās mums vajadzēja pārģērbties pretējā dzimumā. Es biju Emīls, un mums visi puikas bija tad, es atceros dāvi garo ar sakanām lūpām, ieliktiem pupiem un visu to. Un bija ļoti jautra diena. Tad taču ir daļa ķekata arī. Jā, bet tas bija tieši tās Katrīnas, kur vienreiz gadā mēs vienmēr pārģērbāmies pretējā dzimumā un priecājāmies, un es biju Emīls. Un man šķiet, ka tas ir daļa no Latvijas kultūras. Es uzskatu to, ka mēs tiešām Latvijas kultūras pamatā ir draga māksla. Ja mēs runājam par visām popielām, kas ir arī skolās, kur tiešām. Un šis ir, man liekas, tas, ko konservatīvi ir sabojājuši visu šito. Zini, tā kā viņi jau šito visu sāk uzsver pārāk nopietni, zini. Šitās visas dzimuma maiņas, ģipa skolā, kad tu apmainies. Man arī brālim bija šitās iesvētības vai kas, un viņam bija viena tēma, kur viņam bija furija. Viņam bija jāpārģērbās par furiju, un tad bija jāierodās pretējā dzimumā. Un bija tā kā, tas nedod Dievs, kāds šito palaidīs X. Platformā X, te būs diskusija par to. Ne, man liekas, popīli, ir brīnišķīgs piemērs tas, kā mēs varam, kad mums šķiet, ka drag kultūra ir normāli un pieņemama. Tas ir šīs te popīles, tas ir, piemēram, kad visi šitie valstī viss kārtībā, komēdijas. Kur savādi gan, kur vienmēr kādam ir piestīvēt. Tu vienkārši dari to smukāk un kvalitatīvāk. Vai arī vienkārši, tas ir atkal tas kārtējs, mēs atgriežamies kad mēs atgriežamies pie komēdijas, un ar komēdiju, mēs visu kaut ko varam izārstēt, un tā ir arī droši vien
kaut kāda neiecietība un šīs aizspriedumi. Es īstenībā domāju, ko es vēl varētu, kā es varētu dragkultūru iesaistīt. Man gribētos uztaisīt kaut kādus tādus nacionālu līmeņu, kaut kāds popielas konkurss. Tas būtu tik rēcīgi, manuprāt. Manuprāt, tā ir brīnišķīgi. Tā, neaizskarta vēl tēma tādā latviešu šoubiznesā. Ja kāds tagad vēl nenozags. Pagaidi, nenozags, bet lūdzu sazinies iespējams ar Aneti, jo Aneti plāno, viņa ļoti vēlas kaut ko, viņai, piemēram, es galīgi nesaprotu popielu, un man arī lipsync, man šeit tā kā ir baudāms, tikai tad, ja to dara tiešām kvalitīvi, kā to dara pārsvarā drāgmākslinieki, protams, ne viss, bet, jā. Un, wow! bet, nē, un man liekas tas, bet, piemēram, es arī nesaprotos, vai arī tur, kur rītīgi ir ieguldīts, bet es nesaprotu. Bet, ja tu gribi, tad lūdzu ņem arī Aneti, ja tev nebesī, ja besī, tad neņem. Bet viņa ir liels popielas fans, viņai šķiet, ka vajag to darīt. Es pilnīgi iedomājos, ka ir atlases novados kaut kādos un pagastos, un tad ir reģionālais novadu kaut kāda atlase, un tad ir nacionālā atlase. Jā, tas būtu tik skaisti. Bet mēs ar to visu laiku nodarbojamies. Jebkurās mazpilsēnos un lielpilsēnos, visās skolās, mazajās, lielajās. Ir šeit papildus konkursi, tā ir milzīga kultūra mums Latvijā. Bet tas ir dabiski. Tas mums dabiski. Mums dabiskais talents, mēs esam papildus čempiņi. Mēs zinām dragšovs jau no bērnu kājas. Arī Skrundā mēs ar man māsu vienmēr organizēja papildus konkursu. Es biju Dzimbilāna. Tas, ko tu teici? Dzimbilāna es biju. Starp citu. Un tur varētu vispār papētīt vispār, no kurienes šis nāk, no kurienes Latvijā ir aizgājis popiela tādā līmenī, ka tas ir katru gadu skolā. Un visos reģionos tas notiek kā milzīgs notikums, kur tiek aicināt tiešām žūrī no Rīgas. Aktieris kaut kāds vai, nezinu, influencers vērtē, Tieši tā. Tā ir mūsu latviešu dzīves ziņa vai dzīves ziņa, kas bija pareizais? Dzīves ziņa. Dzīves ziņa. Tieši tā. Tas varētu būt nākošais projekts. Jā. Varbūt. Bet jātiek, es nevaru sagaidīt tavu šo projektu, un es nevaru sagaidīt, kad tas notiks. Es pieņemu, ka tu vēl gribi, lai tev ir vēl bišķi laiciņš, ka tu varbūt nevar tik ļoti sagaidīt. Tu vari sagaidīt? Jā, es varu sagaidīt. Jā, tu vari vēl sagaidīt. Es varu viņu sagaidīt. Jā. Bet varbūt tev ir vēl kādi ceļu vārdi, ko tu vēlēsi pateikt. Jo mums ir jābeidz šis ceļā, ar ko es runāju. Viegli depresīvais, bet skaistais. Nē, ļoti skaistais noizkas no šais podcasts. Ceļu vārdus, Celmlauz esam mēs katrs ar Celmlauz gaitu mēs daudzējam un neko, es nezinu, es tiešām nezinu, kādus domāju uz vārdus. Neko, es vienkārši tā domāju, ka mēs kaut ko aizmirsām pateikt, un tu visu laiku sēdi un domā, kāpēc viņš man to neprasa, kāpēc es nevaru pateikt šito, es domāju, varbūt tev tā bija. Nē, man liekas, ka es nezinu. Man liekas, tu esi ļoti labi izdarījis savu darbu šajā. Piedod, sūk pļarkstēm. Viss kārtībā. Jā, jūs abas divas brīnišķīgi novadījāt šo epizodi. Nē. Es smējos. Bet man liekas, mēģinu kompensēt to, kas esmu slima, man jāizlieks tā kā dzīvē, bet saka, ko tu darīji šitajā? Viss ir labi, jo man liekas, galvenā lieta, ko mēs gribam nodot šodien, ir 8. martā. Palādījumā visi pērkam biļetes un nākam uz pirmo sievieti Latvijā ar Celmlauzes gaitu. Ar Celmlauzes gaitu, jā. Vai? Aiziet. Būs ļoti. Biļetes var nopirkt kur? Biļešu servis.lv un neko vairāk. Paldies jums, Lās. Paldies visiem, kas klausījās. Paldies. Jā. Čau. Paldies, tā.